Vairāk romantiski. Ar ieniekšanu man ir bijis, bet es pats esmu izdarījis. Nu, ir bijis ar kaušanos kaut kas, tas nav nekas sarežģīts. Bet, teiksim tā, ar nāvi, ar uguni, ar zirgiem ir bijis. Bet, nu, man nav bijis jākārtās no zirgi, tā kā es mācēju pats atlasīt sev zirgu. Un, tiksim, ko vajadzēja tikai tas izdarīt. Bet, tā kā man nav darbs rīktīt. Vienīgais ir tas aveņu vīns. Aveņu vīnā, Kārli, bija sāpīgi šitais, ka triks cauri visiem tiem griestiem? Sāpīgi nebija, bet tā jocīgi gan. Maukties tur cauri 2 griestiem. Tur tāda pedra salmiem, tagad tas nekas traks. Mēs šodien spēlējamies ar filmēšanu. Tas, protams, ir tāds šaus un nopietni to nevar uztvert, bet ir arī sava nopietnība. Cik bieži iznāk aktierim šodien pavadīt lauka apstākļos, kaut ko filmēt, kāds ir komforts, ir tur atsevišķi vagoniņi kāds. Jums ir atsevišķi vagoniņi tur apkalpošana? Nē, nu parasti ir, ja kur iedzert kafiju. Vismaz es no Veiderā ierakstu. Šodien iedeva kafiju? Jā. Vismaz viens punkts mums ir. Ar vienu maizīt, jā. Es sapratu, ka vēl otrā mani gaida. Jā. Nu, un kas ir tas pēdējais gabals, kur jūs tādos lauka apstākļos esat bijis un domājis, kad nu tai dienai pienāks beiga? Jūs man tā uzdevāt tās nopietnas jautājumus, es jau citām lietām nodarbojos. Man ir vairāk teātra māksla manā dzīvē un, kas teikt, ģimenes dzīve. Jā. Tā māksla, ko sauc par kino. Šobrīd tie ir ieraksti būtībā, jo cipartehnika ir atnākusi un es pat nezinu, kā to saukt. Tas ir tāda televīzijas specifika vairāk nekā kinodam mazāk sakaru nekā kādiem. Labi, es jums jautāšu par teātru un kino kopā. Cik svarīgs ir lūgas vai filmas nosaukums un vai tam ir nozīme? Nozīme ir notikumam, dramaturgijai, kuru mēs ļoti reti sastopam. Jūs šodien esat šeit Krastmalā. Kā jums patīk Rīga? Rīga ir mana dzimtā pilsēta. Es kādu laiku nebiju staigājis ar kājām tieši pa Vecrīgu, jo es te parasti par šo pašu vietu, kur mēs stāvam, brauc ar mašīnu turp un apakaļ. Tā kā es pataustīšu visas akmeņus, ko es jaunībā pataustīju, varbūt nepataustīju, varbūt ir jauni. Prieks ir, ka Rīga paliek ar vien skaistāk un Rīgāk un maniem bērniem. Tā arī ir pilsēta. Visiem rīzrīkiem vēl laimi un pilsēta ir īstā un vienīgā uz šīs pasaules. Kaisls Akmenis, Ivars Kalniņš. Lūdzu, aplausi. Bet mēs turpinām, mums ir dzīvā kamera un mēs šodien filmēsim un šis ir pēdējais mūsu izgājiens jūs priekšā un tāpēc galvenie mīļie skatītāji, mīļie dalībnieki, esat jūs rīznieki. Un mums ir vajadzīgi, tuliņās es pieaicināšu režisora Dace, jā, tad Valdi aicina klāt. Dace, tev mikrofons, kārtīgs režisors mikrofons. Izstāsti, ko mums šobrīd vajag. No mikrofons ir maķugaļi. Pazīstams arī ar skaļruni. Pirmais, kas mums būs vajadzīgs, masu skati. Tā kā lūdzu tuvāk šeit, tuvāk. Ciešāk. Jā, jūs saprotat, ka jābūt tādai sajūtai, ka kamera vispār nevar atrast pūlim malu. Tā kā lūdzu uz masu skatiem, ja jūs gribat iekļūt filmā, kuru šovakar radīs 20:45, sanākam ciešāk. Te jūs saprotat.